Sveiki! Es uztaisīju schēmu. Šī ir mana otrā schēma. Un viņai nosaukums ir dzelzceļa pārbrauktuves gaismas. Rekur, ja jums jautājums par šitiem te tie ir kondensatori, kad viens uzlādējās, otrs izlādējās. Un tā arī rod šito te pretestību, mainot krāsas šitai te gaismas diodei. Lūk. Un es viņu papildināju ar šitām te. Es tagad parādīšu, kā viņa strādā. Lūk. Un kāpēc tā malējās nemirklā? Malējās ir, es viņas esmu domājis tā, ka parāda, vai no abiem izvadiem ieplūst strāva. Un ja neieplūstu strāva? Tad viņas nedegtu. Un kas tā vēl šitajā schēmā ir? Vēl kur ir divi kondensatoriņi, VT1 un VT2. Viņus vienkārši tā nosauc, lai zināt, pie kura, piemēram, jāvieno viens vadiņš, kas aiziet uz šito gaismas, bija otrs, kas aiziet uz šito pie otras krāsas. Šī te gaismas diodei, kā jau redzam, šajā te speciālajā apzīmējumā ir 3 kaiņas. Vidējā ir mīnus, un abas malējās ir 2 plusi. Oho. Vēl ir savādāk tādi melni un tādi pusaplīša kondensatori. Un kam viņi ir vajadzīgi? Tie darbojās tāpat kā viņi, bet tie kondensatori ir vāze emiters un kolektors. Es nezinu, kam viņi ir vajadzīgi, bet viņi noteikti ir vajadzīgi. Ja viņi nebūtu, tu varētu ielikt arī vietā tā 3 diodes. Un ko, tu ļoti ātri uztaisīji šo te schēmu? Jā, 2 dienās. Nu, jauki.